Matemātikas izaicinājums 60. diena – dalīšana ar parasto daļu. Ir pienācis laiks izprast, kā dalīt ar parasto daļu. Mēs izmantosim ļoti līdzīgu paņēmienu kā vakar, tāpēc, ja neesi redzējis vakardienas video, noskaties sākumā to. Iedomāsimies, ka mums ir 4 kastes. Katra no šīm kastēm reprezentē vienu veselo, un katrā kastē mēs varam ielikt 5 sulas pakas, katra pa 1/5 no litra. Tātad katrā kastē kopā ir 1 litrs. Mēs centīsimies pārlikt visu šo sulu kastēs, kurās var ielikt tikai 3 sulas pakas, jebkuru ietilpība ir 3/5 litra. Tātad ar šo piemēru mēs reprezentēsim darbību 4 dalīts ar 3/5, jeb citiem vārdiem mēs mēģināsim 4 litrus sulas sadalīt porcijās pa 3/5 litra katrā. Mēs varam pamēģināt prātā visas pieejamās pakas salikt kastēs pa 3 un paskatīties, cik kastes sanāks, bet būs nedaudz efektīvāk, ja mēs izdarīsim šādi. Ja mums ir 4 kastes un katrā 5 sulas pakas, tad cik mums kopā ir sulas pakas? Kopā mums ir 4 reiz 5, jeb 20 sulas pakas. Ja mums ir 20 sulas pakas un mēs tās liekam kastēs pa 3, tad cik kastes mēs varēsim piepildīt? Lai to noskaidrotu, 20 vajag sadalīt ar 3, un mēs iegūsim 6 veselus un 2 trešās, kas nozīmēs, ka mēs varēsim piepildīt 6 pilnas kastes, un vēl vienā kastē mēs varēsim ielikt 2 sulas pakas. Paskatoties uz attēlu un paskaitot, mēs varam pārliecināties, ka visas 20 sulas pakas no 4 lielajām kastēm tik tiešām tagad ir pārliktas uz mazākajām kastēm. Paskatoties uz to darbību, ko mēs veicām, mēs varam pamanīt, ka dalot 4 ar 3/5, dalītājs 3/5 vienkārši apgriezās otrādi. Lai katru reizi nedomāt smagnējus piemērus, kā šo pareizi darīt, mēs to tā arī noformulēsim. A dalīts ar k n-tajām daļām ir A reiz n k tās daļas.